Skaties raidījumu Mosties ar Ievu. Šobrīd ķeramies klāt arī mūsu dienas iespējams mīļākajai sadaļai, proti gan vakardien, gan arī šodien, gan arī rītdien. Iepazīsimies ar projektu Divas Annas. Pavisam jaunu patiesībā projektu projektors dalībniekiem. Tas ir projekts, kur ietveros Latvijas skolēni tika aicināti izveidot dažādas īsfilmiņas. Viņi tika arī apmācīti tajā, kā to darīt. Un šobrīd ir apkopots arī 3 pašas labākās filmas. Vakardien jau iepazināmies ar vienu, savukārt šodien pie mums viesosies Ventspils 1. ģimnāzijas pārstāvi, kur ir radījuši filmu Cerība un pastāstīs tad arī par to, kā viņi ir nolēmuši pieteikties šim te projektam projektors, kāds bija darbs pie filmas un galā pastāstīs mums arī nedaudz par šo pašu filmiņu. Pašā raidījuma noslēgumā arī varēsim redzēt viņu veikto darbu. Šobrīd viņi gan vēl pieslēdzās pie mikrofoniem, lai varētu ar mums sarunāties, bet jau tūlīt arī sarunu pašu turpināsim. Ceru, ka jūs tikpat ļoti viegli satraukušies kā es. Nu, lūk, sveicināti, varbūt varat stādīties priekšā. Sveiki, man sauc Laima Kamzola, un Esmu Tomas Bikēvis. mēs esam no Ventspils valsts 1. ģimnāzijas. Ventspils valsts 1. ģimnāzijas. Ļoti atvainojos. Kā nolēmāt pieteikties projektam projektors? Man tas sanāca pilnīgi nejauši, kad man piedāvāja iepriekšējā dienā atnākt uz meistarklasēm. Un cilvēki zināja, ka man patīk filmēt un nodarboties ar režiju. Un es aizgāju, un es nevienu tur sākumā nepazinu. Un tad iepazinos ar Reini Spaili un ar Laimu. Un, jā. Mums bija tā, ka diezgan interesanti, ka mēs mācāmies skolā jau diezgan daudz gadus, bet kaut kā gadījās tā, ka mēs īsti nepazinām nevienu, kas bija mūsu grupiņā. Bet man liekas, tas pat bija labāk, jo vieglāk bija sadarboties. Bet man bija tā, ka es pati arī nodarbojos ar fotografēšanu, filmēšanu, visu kaut ko. Un tad bija atnākusi vēstule e-klasē no skolotājas, bet bija tā, ka es viņu izlasīju pārāk vēlu, pirms bija līdz termiņš jau bija beidzies. Un es atbildēju, ka jā, es varētu, bet man liekas, ka jau viss vilciens aizgājis, bet beigās pat izrādījās, ka vienkārši iepriekšējā vakarā man atsūtīja, ka man ir jābūt, tad tas arī aizgāja. Kā bija tas viss darbs? Kā bija tās radošās darbnīcas? Kā jūs izstrādājat pašu filmu? No sākuma bija tā, ka mēs sadalījāmies 4 grupiņās. Mums pat sadalīja, tā, skaitoties, lai nebūtu tā, ka sanāk draugi kopā. Un mēs katrs izstrādājām savu scenāriju pusstundā. Un beigās balsojām par 2 labākajām. Tad bija tā, ka es biju režisori savai grupiņai. Un Es biju režisors savai grupiņai. Un tad beigās nenobalsoja par mūsu, bet par to, un tad mūs apvienoja 2 komandās. No sākuma man pašai bija grūti attiet no savējās, jo tu esi tik dziļi iekšā, tu visu redzējis jau kā, ko tu filmēsi, ko darīsi, un tagad pasaka, ka būs jābūt citā filmā. Bet tā bija diezgan līdzīga, arī tāda dramatiski emocionāla, tad bija diezgan arī viegli pāriet un pielāgoties. Un kā tu vērtē darbu, kas bija ieguldīts šajā filmā? Gribēju sacīt, ka Reinis Spaila mums ļoti labi palīdzēja izveidot to scenārijas, jo sākumā es scenāriju biju uzrakstījis daudz garāku, un tā kā viņš tiktu filmēts 2 dienās, ka parādītās sākumā tās puiša emocijas, kāds viņš ir patiesībā, un tikai pēc tam parādīt, kāds viņš ir pēc tā atgadījuma. Un Reinis mums teica, lai varbūt mēs varētu viņu sagriezt tā kā īsāku. Un lai cilvēkiem rastu tādu lielāku intrigu par to. Par ko tad ir vispār pati filma? Filma ir par puisi, kuram tēvs ir cietis Briseles teroraktos, un viņš to visu uzzinot aiziet uz skolu, pilnīgi neadekvāts, un izceļas skautiņu skolā. Un skolas skolotājs viņu aizved pie māsiņas, un tur viņš tā kā pārdozē zāles, kas tā kā noved līdz tādai letālai darbībai. Klau, ļoti depresīvi. Kāpēc tāda tēma? Jā, mums pašiem bija diezgan tuvu notikumi, un arī man viens draugs būtu braucis ar to pašu reisi no rīta, un beigās gadījās kas tāds, kas viņam lika braukt tomēr citā laikā, un kā arī... Man arī ģimenes locekļi tur dzīvo, un tas man arī tas lika aizdomāties par tādām vērtībām, ka tas var notikt ar katru no mums, un jā. Kā ir tagad, kad filma uzfilmēta, pavisam tūlīt arī redzēsim to televizoru ekrānos, vai pēc tam turpināsiet nodarboties ar dažādu filmu, īsfilmu veidošanu? Es domāju, ka jā, mums tieši arī Ventspilī būs īsfilmu konkurss, un
Un tā jau ir tagad vairākas idejas, vairākas jau komandas, kur taisīsim vairākas filmiņas, kā arī es tagad piedalos vēl vienā īsfilmu festivālā Tumša bilde, kuras iesniedz savas 2 īsfilmas, kā arī šo, un vēl vienu citu. Un es domāju, ka... Nu, rekā, superīgi. Nu, tad atliek mums tikai tagad arī skatīties un izvērtēt jūsu darbu, vai ne? Jā. Liels paldies jums, ka atnācāt, liels paldies, ka pastāstījāt. Tagad arī skatāmies pašu filmu. Nu, nāksies būt nedaudz nopietnākiem šobrīd, cik es saprotu to skatoties, bet būs ļoti interesanti redzēt. Skatāmies! Vari stāstīt, kas notiek? Ko tu dari tur kabinetā, ko? Tev klasbiedri kaut kāds boksa maiss ir? Ko tu vicinies ar tām rokām? Paskaties, pēc kā tu izskaties. Boksā trenējies? Skaties uz mani, kad es ar tevi runāju. Bet man acis ir šeit. Mēs acīs skatāmies parasti, kad ar pieaugušiem runājam. Vēl. Kas ir? Nu, ko mēs tētim zvanīsim? Es zinu, ka viņš šobrīd ir projām. Tad nu izskatās, ka tu viens pats netiec galā. Ņem telefonu zvanīt? Kas ir? Ok, ja tu ar mani nerunās, iešu medmāsim pasaukt, varbūt viņi tev liks runāt. Pasēdi un pagaidi, un nekusties. Šeit tiešā reportāža no Briseles. Ir pienākušas jaunas ziņas no šodien notikušā terora. Zavantiems lidostā ir atrasta 3. terorista soma, kas saturēja sprāgstvielas, un tā tikko tika veiksmīgi detonēta lidostas teritorijā. Kā arī tiek apstiprināta iepriekš izskanējusi informācija, ka bojāgājušo starpā ir arī vīrietis no Latvijas. Šī vīrieša tuvinieki ir informēti par notikušo un izsakām dziļu līdzjūtību. Ar Beļģijas sabiedriskās raidorganizācijas RTBF vēstīto 2 no vīriešiem, kas pirmdien sarīkoja teroraktus Briselē, ir brāļi Alits un Ibrahims El Bakraoui. Atsaucoties uz avotu policijā, raidorganizācija ziņoja, ka abi dzīvojuši Beļģijas galvaspilsētā. Pagājušajā pirmdienā Briselē arestējuši no viņiem Alits un El Bakraoui. Kad pēc dažām stundām atgriezos Briseles ielā Latvijas radio Briselē. Ļoti skumīgi, Klau. Kāpēc tieši tik letāls iznākums? Varbūt vajadzēja domāt dot kādu cerību stariņu par to, ka saņemties kaut kādā veidā kaut ko mainīt. Jā, domāju tāda, ka vienmēr ir cerība, bet bieži vien tas ceļš, tā tikšana pārāk grūti, un tad daudz izvēlas to vieglāko risinājumu. Kā arī, man liekas, interesanti bija tas, ka mums laika gaitā viss kaut kas mainījās. No sākuma bija izdomāts viens koncepts, un tad mēs filmējām, darījām kaut ko, un tad mēs redzējām, ka varbūt mēs netiksim pie tā kabineta. Tad arī mainījās noteikums, vai arī... Mums mainījās pilnīgi tās visas beigas, jo mums bija paredzēts vispār citā kabinetā filmēt un 3. stāvā, un ar tādu domu, ka šis puisis tā kā izlec ārā pa logu. Bet mēs netikām šajā kabinetā, un bija vien jāfilmē māsniņas kabinetā, kur bija jāizdomā risinājums, kā parādīt šo. Jā, tur bija tas, ka, piemēram, mēs gribējām uzsākt kadru no gleznas rāmja, kurai kā nosaukumu mēs uzliekam filmas nosaukumu. Un bija tā, ka es arī sāku smieties. Pārējā komanda nesaprata, kāpēc es smējos. Un beigās pateica, ka tā ir manas vecmāmiņas glezna. Un tas tā nedaudz tā tuvāk arī pašai bija. Bet vēl tas, ka mums diezgan tajā īsā laikā sanāca tā ātri mobilizēties un sarunāt arī vienoties ar to pašu skolotāju. Mums vajadzēja skolotāju, tas iedomājas, ka tieši tas skolotājs varētu būt gana labs tai lomai. Un tas neviens cik nevarēja iedomāties no skolas. Tur bija tā, ka viņam bija sarunāta tikšanās tajā laikā, un viņš speciāli pārcēla. Bet ne, viņam pašam arī patika ļoti tas process, un viņš ar nepacietību gaida to rezultātu. Cik ilgi jūs filmējāt filmiņu? 4-5 stundas, viss tas process kopā bija. Bet tā kā, kad mēs sākām filmēt, apmēram 2,5 stundas bija. Bet mēs ļoti raiti tam visam tikām pāri, jo man tā kā režisoram man bija sākumā, kā es to visu redzēju, vienā kadrā filmēt. Visa filma sastāv no 4 kadriem, un
Un arī pēcapstrādes procesā man bija ļoti viegli, jo es arī pats visu montēju un liku kopā, un arī to skaņu visu. Man bija ļoti vienkārši pēc tam arī strādāt, un tas arī pastiprina tādu lielāku emociju, kad visi filmēts ar vienu kadru, un tie aktieri, kā spēlē. Es domāju, aktieriem liels pluss. Un jums arī liels pluss un ļoti labs starts arī kino karjerā. Jā, tas aktieris, viņš gribēja būt operators, un tad mēs vienojāmies, ka tomēr es būšu. Beigās. Un tad viņš iejūtās galvenajā lomā, pirmo reizi arī kaut ko tālu. Tas man liekas patīkam arī, ka citiem pirmās pieredzes arī diezgan labas sanākušas. Nu jā, bet šobrīd mums gan nākas atvadīties. Paldies jums, kā atnācāt. Paldies arī par filmiņu. Paldies, ka skatījāties. Yeah.